Daugavpils sociālais dienests atgādina, ka personas ar funkcionāliem kustību traucējumiem vai kuras pārvietojas ratiņkrēslā var bez maksas izmantot specializētā autotransporta pakalpojumu. Tas nodrošina nokļūšanu uz medicīnas un rehabilitācijas iestādēm gan Daugavpilī, gan citur. Tiesības saņemt specializētā autotransporta pakalpojumu ir personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā un kurām ir funkcionāli traucējumi, noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte vai bērna ar invaliditāti status. Pakalpojums pieejams arī situācijās, kad pārvietošanās ir būtiski apgrūtināta un persona nespēja izmantot sabiedrisko vai privāto transportu. Specializēto transportu piešķir līdz 6 reizēm gadā. Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams iesniegt iesniegumu sociālajā dienestā, norādot brauciena mērķi, datumu, laiku un vai nepieciešams pavadonis, ja personai nav piešķirts valsts apmaksātais asistenta pakalpojums.